Jā, man sākumā likās, ka braucot pirmīt tajā virzienā, tad likās, ka saule atspīd. Tieši tajā brīdī paspīdēja saule. Un izrādās, ka tā ir kaut kāda siltumnīca, kas spīd tā kā jā, ugunīs. Iebrauc te tādā mežiņā. Pazīstamais bērs. Tādas pašas spriedzes kā Latvijā. Eglis arī. Upīta smuka. Kaut kāds stādītais mežiņš te ceļa malā. Tāds mierīgs, interesants. Kaut kāda takāri apkārt. Tur kaut kāds tilts arī. Kur jānoiet pa tiltu. Jā, kādu laiku neesmu neko licis. Kā izskatās. Jā, tāds mežonīgs. Daudz skuilējā. Tā kā krūmi sauguši. Jā, kādu laiku neesmu neko licis. Nav arī bijis laika. Strādāju pa mājām. Slinkums, prokrastinācija arī spēlēja lielu lomu tajā, kad nekas nelikās. Un filmēju ik pa laikam, pa dienu visu, ko. Un saliku montāžu, kas ir pieejama. Gan jau, kad tajā brīdī, kad šitas video arī tiks ielikts. Jā, šo to varētu pastāstīt, bet īstenībā bija klāde ar pierakstiem, kur es sarakstīju lietas, par kurām gribētu pastāstīt. Bet no galvas neatceros. Negribās arī kaut ko palaist garām, minot no galvas kaut kādus punktus. Bet jā, diezgan braucot tajā virzienā, braucu cauri tur mākoņiem un nu tā kā miglai cauri braukt, nekas tāds īpašs, bet jā, atpakaļ braucu pa šito ceļu, tur bija tāds ceļš un tilti arī. Vienvirziena tilti daudz, satiksme nav liela. Tagad brauc diezgan mašīnas, bet kamēr es braucu, viens pretī trāpījās braucējs un pēc tam šajā virzienā braucot varbūt pāris. Tā kā tāds nomaļa vieta, riktīgi pēc mēsliem nes un ferma daudz. Mājas šur tur, bet tāds tīramains un daudz lopi un fermas, nekas vairāk. Zosis daudz lidinās apkārt, izskatās, ka taisās migrēt. Bija laikam pēdējais tāds normālais laiks, jo no šodienas jau paliek augstāks un sola nākošu nedēļu jau sniegas un lietas un -6 grādi tur. Nu, ko jau arī pirms tam solīja, bet šobrīd jau ir tāda sajūta, ka, gan jau, ka būs. Tomēr oktobra beigas jau ir. Un tūlīt jau novembris un tūlīt jau decembris un atkal Jāņi. Jā. Tāds placīts interesants. Tāds sīkums, bet interesanti un pie dabas forši tāpat. Un tas, ka mašīnas brauc garām, tagad tas baigi netraucē. Bet foršāk jau ir, tā kā nav troksnis. Jā, kaut kā tā. Wow! Interesanti.
Milzīgs koks Islandē. Egla. Paskatīt, viņa liela. Vismaz 40 ceņi diametrā. Nu, skaisti. Laikam vecākais koks Islandē. Vispār Islandē agrāk bija laikam 30% meži. Un tad, protams, kad tika viss izcirsts, un tagad ir kaut kādi laikam 10 sastādīti atpakaļ. Un ņemot vērā vulkāniskos putekļus, melnos visus indīgos, ir indīgs gaiss. Un tas viss tiek pūsts un elpots, tad, kad ir izvirdami. Un vispār arī tas puteklis tiek nests pa gaisu, arī kad nav izvirdami. Un tas rada problēmas. Un ziemā viņš tiek uzpūsts uz sniega, kas arī ir slikti, ka tas sniegs ātrāk nokūst. Kaut kā tā. Jā, te atkal ir bērzu birze. Bērzi tādi kībi greizi nepareizi apmēram. Šī tik lielāki, kaut kur mazāki. Tā kā krūmi Latvijā kārkli apmēram. Daudz lapeglas, kuras jau ir nometušas lapas. Šīs visas lapas skujas. Izskatās pēc skujām, bet teorētiski lapas. Jā, nu redz, lielāks bērns arī. Šitas ir tāds. Mitra bišķīt. Rekur ir kaut kāda būdiņa. Cerams, ka tur neviens neguļ. Nu jā, kaut kā tā. Mājiņa uz vistas kājiņas. Jā, redz, kā Latvijā tāda diezgan normāla. Nu, man ir liela roka, pieņemsim, kad viņi ir kaut kādi 25. Viņi palielam stāst visādus pātrus, bet vispār neko jēdzīgu. Ja kāds grib mani dzirdēt, lūdzu, droši zvanat man, rakstat. Vienmēr esmu priecīgs saņemt kaut kādas ziņas. Jā, kaut kā tā, paliek tumšs. Jātaisās uz māju pusi. Pulkstens ir gandrīz 6. Un jā, nāk ziema. Paliek tagad saula aust ap 9 un riet ap 6 laikam, kaut kur plus mīnus. Un tad tā diena plus mīnus vēl uz abām pusēm stundu ir gandrīz gaišs un krēsla. Tad jau paliek tumšs. Pagaidām tā, kaut kā.